Viens no veidiem, kā laicīgi atklāt onkoloģisku saslimšanu, ir veikt valsts apmaksātu vēža skrīningu. Lai noskaidrotu, kādi ir iedzīvotāju veselības paradumi, Valmieras novadā iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā. Onkoloģiskās saslimšanas joprojām ir viens no nopietnākajiem sabiedrības veselības izaicinājumiem gan pasaulē, gan Latvijā. Tieši tādēļ valstī tiek piedāvātas bezmaksas profilaktiskās pārbaudes jeb skrīningi. Valmieras novada pašvaldība nolēmusi noskaidrot, cik aktīvi iedzīvotāji izmanto šīs iespējas un kādus šķēršļus viņi saskata ceļā uz saulaicīgu veselības aprūpi. Valmieras novada pašvaldība jau gana ilgus gadus ir Nacionāla veselība pašvaldību tīkla dalībniece. No tā izriet dažādi secinājumi, un uz šo gadu, pagājušā gada beigās, slimību profilakses kontroles centrs bija izdomājis, ka arī pašvaldībai jārūpējas un jādomā par saviem iedzīvotājiem, lai viņi veiktu un īstenot šos skrīningu pasākumus. Un mēs arī, protams, iesaistījāmies, jo onkoloģija, vēži ir pasaulē otrs biežākais nāves cēlonis. Tāpēc arī man kā doktorim tas likās svarīgi, un mēs veicām arī šo anketēšanu. Bet šie skrīningi ir 4 veidu. Gunas Poikānes pieminētie skrīningi ir dzemdes kakla, krūts, zarnu un prostatas vēzim. Dzemdes kakla un krūts vēža skrīningi notiek ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājumu vēstulēm, bet zarnu un prostatas vēža pārbaudas caur ģimenes ārstiem. Diemžēl nevienmēr šī informācija nonāk līdz pašiem adresātiem. Ļoti bieži problēma ir tā, ka cilvēki neuzrāda savas patiesās dzīvesvietas adreses, viņiem deklarētā dzīvesvieta ir viena un reāli viņi dzīvo citur, bet gana pretimnākoši mums ir Vidzemes slimnīca, kuras reģistratūras meitenes māk reāli arī, ja cilvēks atnāk bez vēstules uz šo mamogrāfiju, atrast šo vēstuli, un līdz ar to viņi iet kā skrīninga mamogrāfija. Lai gan izmeklējumi ir bez maksas, cilvēki bieži izvēlas tos neveikt. Kā liecina Valmieras novadā veikta aptauja, piemēram, tikai 43% sieviešu pēdējo 2 gadu laikā ir veikušas mamogrāfiju, bet zarnu vēža skrīningu vien 22% aptaujāto. Es zinu to problēmu par mamogrāfiju, ka tur ir gan liels rindas uz šiem izmeklējumiem. Pie kam Nacionālais veselības dienests apmaksā Vidzemes slimnīcai šos izmeklējumus, un tādas opcijas kā busi mums nav pieejami, ja mums kaut kur 11 km radiusā ir pieejams stacionārs mamogrāfs. Un mums viņš ir, paldies Dievam. Bet kā visur, mums arī trūkst cilvēku, kas to visu apraksta un apstrādā. Kaut gan šie izmeklējumi, kā man informēja Nacionālais veselības dienests, ir ārpus kvotas ārstniecības iestādēm, kas man liekas kolosāli. Runa par to, kāpēc sievietes grib vai negrib to darīt. Man īsti nav atbildes, bet SPKC aptaujā, kā viens no pirmajiem, manuprāt, otrais cipars bija bailes no izmeklējuma rezultāta. Speciāliste norāda, lai gan bažas ir saprotamas, tieši saulaicīga diagnostika dod iespēju pilnībā izārstēties un atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. Pozitīvie piemēri rāda, ka zaļā koridora sistēma strādā. Ja atklājas aizdomas, ceļš līdz ārstēšanai var būt ļoti īss. Ir tāda izcila sajūta, ja tu pieņemsim izmanto tā saucamo zaļo koridoru. Sieviete iztaisa mamogrāfiju pavisam nesen, kā pieņemsim praksē, un tur tiek atrasts kaut kādas izmaiņas, kuras sievietei skrīninga iepriekšējā laikā nebija bijušas un nav tikušas atrasts. Un tad ir skaidrs, ka caur to zaļo koridoru es varu kā doktors viņu nosūtīt tālāk krūts slimību speciālistam uz konsultāciju, un dažu dienu laikā jau sieviete saņem šo konsultāciju, un mēs varam domāt, vai tas ir ļaundabīgs, labdabīgs, ko tur drīkst darīt. Man tas liekas ļoti derīgi.
Vēža skrīnings Latvijā ir valsts apmaksāts, taču rezultātu lielā mērā nosaka tas, cik aktīvi ir paši cilvēki. Guna Poikāne atzīst, vēl daudz jāstrādā, lai informācija sasniegtu iedzīvotājus un pārbaudes kļūtu par pašsaprotamu dzīves daļu. Diezgan liels procents bija tas, ko es, protams, kā ģimenes ārsts gribētu apšaubīt, bet patiesībā jau tā ir anonīma aptauja, man tāda īsta tiesība nav. Ka ir gana liels procents, kuri pie tā ģimenes ārsta ir bijuši, bet viņš vai viņa personāls neko nav teicis par šo skrīningu. Tur man gribējās lielāku ciparu. Valsts apmaksātie vēža skrīningi glābi dzīvības, taču tikai tad, ja tos izmanto. Valmieras novadā veiktais pētījums ir solis pretim sabiedrības veselības uzlabošanai, lai katrs iedzīvotājs būtu informēts, aizdomātos un rīkotos.